liekas, svara problēmas man parādījās tad, kad man ielika mirēnu. Jo es visu mūžu biju tieva, es varēju ēst, cik es gribu, ko es gribu, man nekas nenāca labumā. Es pat sākumā to nesazīmēju, ieraudzīju, jā, es esmu uzbarojis, es ārprāts. Un es pilnīgi par to nesavilku, to, ka tas varētu būt saistīts ar mirēnu. Ja? Sapratu, tad, kad man to pirmo izņēma pēc 5 gadiem, jo man bija daudz vieglāk nomest svaru, nometu 10 kilogramus, nosolījos, ka nekad vairs, bija jāliek atpakaļ tā otra, un atkal, pat pasmaržot nedrīkst neko lieku. Draudzenes teica, neliec to mirēnu atpakaļ, vai prasa ārstē kaut kādu citu. Nē, man ir ļoti laba ārste, un man viņa bija jāliek tieši veselības problēmu dēļ. Bija bijušas jau kaut kādas 3 operācijas, kopš ielikt to mirēnu, man tas viss vairs nav. Man tomēr veselība ir svarīgāka nekā liekais svars, kā es izskatos, bet vismaz paralēli tam visam es esmu atradusi tiešām to, kas man strādā, jo, ja man nebūtu Smart Dog kokteļi, es noteikti jau veltos kā bumbiņa. Jo, jā, pieaugušā vecumā, kad tu visu mūžu varēsi visu kaut ko ēst, nekas labumā nenāca, ir diezgan grūti pieņemt. Beidzot jāsāk domāt par to, ar mūsu Džojūs lēduma maratoniem, kur tiešām iedod plānu. Es esmu sevi pārbaudījusi, un es nevaru tagad aizbildināties ar mirēnu, jo es zinu, ja es ievēru Džoju uzturplānu, gatavoju pēc receptēm, eju soļus, pareizi guļu, nenašķojos ne ar ko lieku, man tas viss strādā. Nevaru tagad attaisnoties, vai man tur ir mirēna. Citi aizbildinās ar bērniem, man jau tur ir 2, 3 vai 4 bērni, nē, es pēc 2 bērniem. Vienalga biju skaistas laida, tad bērni arī nebūs tas iemesls, ar kuru aizbildināties.